Dāmas un kungi, sveiciens atpakaļ. Iknedēļas futbola podkāsts par Eiropā notiekošo. Un šajā epizodē mēs apskatīsimies to, ka Anglijas Nacionālajai valstsvienībai ir jauns futbola treneris. Un beidzot, Anglija kļūs par favorīti arī manās acīs. Pagaidām, nopietni. Jā. Un tāpat bez Anglijas izlases jaunā trenera mums ir jāapstāsta arī tas, ka RFS šajā nedēļā, proti, nākamajā Nākamajā nedēļā. Tieši mēs šī epizode nestandartā iznāk mums nedēļas beigās, tad jau nākamajā nedēļā nedaudz tam pieskarsimies. Un atsākās izlašu futbols, un varbūt vēl kādas tēmas mūsu rubrikās tiks apskatītas. Kārli, Jāni, tīri viens jautājums. Ja jau mēs runāsim par izlašu futbolu, izlašu kā tev patīk? Izturējām vēl novembrī, būs jāiztur pēdējās spēles UEFA Nāciju līgā, bet ļoti daudz bija jākomentē. Skaidrs, ka man patrāpījās diezgan ok spēles, ko komentēt. Tur, starp citu, Spānija man bija jākomentē par Dāniju. Tā kā bija arī divas Anglijas izlases spēles, tā kā bija par ko runāt un tā. Bet es tev gribēju pajautāt, Los Chess, kura komanda Spānijā šādi tiek dēvēta? Los Chess? Īsumā, man liekas, esmu pat dzirdējis, ka tu... Es pat varbūt sāku. Jā, ka tu varētu to teikt. No La Ligas. Beļai, tu zini, kā man vienkārši man vakarā futbola viktorīnā bija šis jautājums, un mēs atbildējām nepareizi. Ar to, ka mums bija ārkārtīs blakus un vēl Agris Miķels. Zini, kā tāpēc iespējams es nenodarbojos ar futbola viktorīnām, jo man šausmīgi nepatīk. Es negribu tagad tā pateikt, bet es esmu teicis, es nezinu 100%. Nav. Man gribās teikt Valencija, bet manuprāt, ka nav. Ir, jā. Valencija, jā. Tā kā es laipni gaidīts mūsu komandā. Ne, vispār, jā vai ne? Nē, ja būtu Viktorīnā, es nevienu citu laikam visticamāk neteiktu, bet man nepatīk šausmīgi šie jautājumi. Man uzliek uz spotu, tā kā man viens te klausītājs nodirst no galvas līdz kājām par to, ka es nezinu, Lyon, ka tas treneris, kuru mēs pagājušajā reizē sākām, ir Lyons treneris, nevis Monako vai Lils treneris. Bet, ja par Viktorīnu, kāds vēl interesants jautājums, vakardien tev ir svaigas emocijas, svaiga atmiņa. Kārlis regulāri piestāgājas futbola Viktorīnā. Los Chess es varbūt pateicu. Ok. Vienīgā Nāciju līgas komanda, kas D-līgā nav zaudējusi. Nav zaudējusi. No D-līgas, jā. D-līgā spēlē. Visādi pagraba līmeņa komandas. D-līgā spēlē Lihtenšteina, tur ir visāds Andora, Maltas, jā. Malta, San Marino. Jā. Īstenībā tas ir tāds jautājums, kur tā atbilde tev varētu arī pārsteigt. Tā kā tu vari domāt arī tādā kategorijā, jo tur ir viena izlase, kas... Es viņu jau nosaucu? Nē, bet ar kuru arī Latvija ir spēlējusi, un izlase, no kuras mēs to gaidītu iespējams vismazāk. Andora? Nē, pagaid. Gibraltārs? Jā. Gibraltārs. 3 spēlēs, 1 uzvaru, 2 nešķirt. Tā kā kosmos. Tas ir šajā sezonā? Tas ir šajā sezonā. Pēc tām spēlēm viņiem nav vēl zaudējums. Tā kā... To es atbildēju pareizi? Mēs zinājām, jā, šo. Kurš ir jūsu komandas? Tad kas jums komandā ir? Ārkādijs, Birjuks, Miķelsos, Agris Suēzda un ir arī Emīls Blums, bet viņš jau nebija tur Kārlis Komarovskis aizstāja, bet Ārkādijs mums paņem 70% no visiem jautājumiem. Yeah? Tā kā crazy, vienkārši enciklopēdija. Es, protams, tur pieslēdzos uz Anglijas futbolu kaut ko. Bija vismaz diezgan sarežģīts jautājums. 92. gada Manchester United sastāvā izgāja laukumā 2 spēlētāji. 92. gada? 92. gada Premjerlīgā, jā. Un viņu dēli 2014. gadā izgāja kopā Hull City vienībā. Nosauciet abus 2 uzvārdus. Es vienu zināju, otru mēs aizstāvām garām. Viens ir Inns. Bija savulaik tāds Inns, viņš arī Liverpoolā spēlēja. Jā. Mēs domājam, varbūt Šmeihels. Bet... Kāds Ervings? Otrs bija Brūss. Tas bija tas United. Steves Brūss, viņa dēls arī Hull City spēlē. Okay. Tur īstenībā tas līmenis ir tāds, ka tu dažreiz jūties ļoti, ļoti nezinoši. Nē, jā, un kāpēc es vispār prasīju? Tāpēc, ka es tiešām neesmu tāds erudīts. Tu man pajautāji Los Chess, es tā, kaut kur pakausībā aizķēries, un es vienmēr saku, ka es kā komentētājs esmu tāds, kuram vajag būt priekšā lietām, jo es uz atmiņu nevaru lietas atcerēties. Kaut kādās lietās, protams, tu sāc viņu trenēt un tu atceries, bet noteikti komandu nosaukt, piemēram, liktu nosaukt komandu nosaukums, tā kā iesauks, es visus nevarētu atcerēties. Nē, tas ir kosmos. Ir bijuši jautājumi, kas varbūt
tev arī būtu zinām visu laiku rezultātīvākais Madrids Reāls spēlētājs. Tu gribi to izgriezt? Un visu laiku rezultātīvākais Madrids Reāls spēlētājs bez Cristiano Ronaldo ir? Viņš spēlēja, kad es sāku sekot līdz 21. gadsimta sākumā ar 7. numuru uzbrukumā. Arī Spānijas izlases uzbrucējs. Jā, kuru izmet ārā. Tas bija Spānijas izlases tā laika galvenais treneris Vicente del Bosque. Jā? Viņš izmeta Raul Gonzales. Jā, un Hiero. Hiero to arī izmet, man liekas, ne? Jā, tur sākās paudžu maiņa. Jā, Rauls Gonzales, jā. Benzemā bija ļoti tūs, starp citu, viņu noķert, manuprāt. Es pat neesmu skatījies tos skaļus. Bet, man liekas, īstenībā viņam diezgan... Pagaid, Rauls Gonzales ir rezultīvs. Jā. Jā, otrās vietas par sudīgāk atcerās. Kur tev stāv? Man drošībā, ja es domāju, Los Čes. Es biju vai Loče vai Los Čes, es domāju, kas tur bija. Daudz skaitlis. Labi, mēs te bišķiņ aizrunājamies par Torīnu, bet skaidrs ziņas, un, kā jau teicu, man Anglijas izlase ir šobrīd kā favorīte. Uz uzvaru pasaules kausā? Top 3 pasaules kausā, jo Angļu treneris nav uzvarējis nereizi Anglijas Premjerlīgu, jo Angļu treneri nav pieprasīti vadošajos Anglijas Premjerlīgas klubos un vispār Anglijas Premjerlīgā. Nerunājot par top 5 līgām. Un nerunājot par Eiropu, Angļiem ir ļoti maz labi speciālisti. Un, ja mēs ieraugam Angļu speciālistu, viņi lielākoties arī Anglijas Premjerlīgas klubos nedaudz apdiešās, kaut arī tāpat zelta paudze, Stevens Gerārds, Franks Lampards, kurš starp citu arī tika izskatīts. Tomas Tuhels, treneris, kurš ar Londonas Chelsea, sanāk priekšpēdējā Angļu komanda, kas izcīnīja Champions League trofeju, pēdējā City, pēc tam Londonas Chelsea kopā ar Tuhelu, kurš pārņēma komandu sezonas vidū. Kādas tev emocijas par šo, jo tu esi Anglijas izlases fans? Atceries, ka mēs sakām, mēs esam Latvijas izlases fani. Piedod. Mēs nefanojam par Angliju vai Spāniju. Šīs baumas jau pāris dienas rotēja, un esmu ļoti pārsteigts par to, cik sašķelta ir Anglijas futbola sabiedrība šajā jautājumā. Līdz ko tika paziņots, ka Tuhels ir izlases galvenais treneris, par ko esmu 100% pār, un es atbalstu šo lēmumu. Man liekas, viss, ko tu nosauc, tas ir pilnīgi taisnība. Tāpēc, ka Tuhels ir uzvarētājs, viņam cita mentalitāte, viņš ar principā Werneru, Havertzu un Mountu uzvarēja Champions League, kas ir jau liels sasniegums viņa karjerā. Viņš vienkārši no diezgan sūdīgas Lamparda izveidotas komandas paņēma to vienību, kas vienkārši pret Madrids Reāli tur nedeva bumbu, vienkārši īsās piespēles. Tuhels atņēma Guardiolam pēdējos matus uz galvas. Guardiola tur tajās intervijās pēc tiem mačiem ar Tuhelu vienkārši tur viņš nesaprot, kā Tuhels tur panācis. Cik cieši viņi var spēlēt tajā pašā laikā, cik plaši tur tā Chelsea komanda. Es biju ļoti priecīgs par šo lēmumu, jo pirmkārt, kā tu teici, Anglijas treneri iepriekš neko nav sasnieguši. 68. gads ir pēdējais, kad Anglijas treneris kaut ko ir izcīnījis. Kurš bija treneris? Gan jau, ka bija kāds. Es vajadzētu padomāt, jā. Viktorīns jautājums, es nezinu. Bobijs Šārtons bija kapteinis, pareizi? Viņš bija kapteinis, jā. Tur Mūrs bija un vēl visādi lieliski spēlētāji. Bet paskaties, kas pēdējā Angļu treneri, ja? Royce Hodgsons. Tu ar viņu redzi, ka viņš varētu uzvarēt Eiropas čempionātā. Nē. Sams Allardyce. Kuram vispār ienāca 100% winrates. Kuram ienāca prātā izvēlēties šo speciālistu, ja Sams Allardyce. Labi, viņam tur ar bettingu vai kas tur aizgāja viss pa pieskari. Tur Stuarts Pearce, labi, viņš bija pienākumietis izpildīties vēl visādi. Tagad izskatīja viens Runijs Lampards, Edijs Hauss. Šie džeki nav gatavi uzvarēt Franciju finālā, Brazīliju finālā un tā tālāk. Bet, ko es gribēju teikt, cik sašķelta ir sabiedrība? Visi šie bijušie spēlētāji, tur futbola eksperti, žurnālisti, puse atbalsta Tuhelu, puse neatbalsta. Karagers, Gerijs Nevils bija ļoti skeptiski un uzsaka, ka mums vajag Angļu speciālistu. Tieši kurš aizdīs Angliju līdz uzvarai pasaules kausā? Neviens. Esmu pārsteigts par to, ja Jurgens Klopps tiktu apstiprināts kā Anglijas izlases treneris. Džemijs Karagers būtu vienkārši ekstāzē. Viņš vienkārši sēdētu tur tribīnē ar ālu un vienkārši izbaudītu katru spēli. Viņš teiktu pavisam kaut ko citu. Ja Guardiola tiktu apstiprināts un vasarā viņi izskatīja Anglijas futbola asociāciju, visi šie eksperti vienkārši teiktu pilnīgi citu stāstu. Tikai tāpēc, ka tas ir Tuhels, kurš varbūt nav pierādījis kaut kur sevi tik spilgti. Un otrkārt, tas, ka viņš ir vācietis.
Nu, tas baigi iezogs. Daily Mail uzlika lielu virsrakstu. Tumšās dienas Anglijas izlasē ir sākušās. Un kaut kas rakstīja atkal 46. Jā. Un tur apakšā vēl tā. Bet par laimi līgums būs tikai 1,5 gadu līdz pasaules kausa beigām. Nu, tāds, un tas spiediens, ko tagad Angļu mēdīji sāk drukāt, vienkārši ir nenormāls un netaisnīgs. Tuchels normāls speciālists, gudrs, zinās, kā dabūt labāko no spēlētājiem, izdresēs viņus kārtīgi. Protams, tur visticamāk sēžas regos ar vienu otru spēlētāju, kuram tur būs kaut kādas slinkuma iezīmes. Bet tā ir izlase, viņš vienkārši neizsauks viņu nākamajā nometnē. Tieši tā, viņš neizsauks. Un, es domāju, ka Tuchels ir labākā iespēja. Un es domāju arī, ka Anglijas futbola asociācija bija sabijusies, ka ja viņi nepaņems viņu tagad, tad viņš aizies uz United vai uz kaut kādu citu klubu. Jo tie iespējamie treneri diezgan maz uz doto brīdi, kur ir gatavi strādāt. Vai tu zini, kas ir Sarina Vīgmana? Jā, viņa ir Anglijas sieviešu izlases galvenā trenere, kas aizveda izlasi līdz Eiropas čempionu titulam. Viņa ir pati austriete? Viņa ir Nīderlandiete. Vai kaut kas tāds. Jā, Nīderlandiete. Sarina Vīgmana 2022. gads Anglijas sieviešu izlases kļūs par Eiropas čempioniem un pēc tam aiziet arī līdz pasaules kausa finālam 2023. gadā un ir runners up. Sudrabs un zelts. Tātad. Tajā brīdī, kad šīs dāmas izdarīja, nevienā brīdī mēs nedzirdējām, ka tur kaut kas ir vai nav, ārzemniece ir vai nav, vajag ir vai nav. Okay. Angļi, kāpēc es to pieminu? Angļi ļoti iekļaujoša tauta, mēģina būt. Bet pēkšņi vairs nav. Pēkšņi vairs nav. Arī viņiem tur juku laiks sākšies, un es tev absolūti piekrītu. Es arī redzēju, ka bija viens izgriezums no viena no žurnālistiem, kurš ir The Athletic žurnālists, kur viņš bija līdz Kā bija tas virsraksts, laikam, could England take Pep Guardiola as the next manager of England? Un kaut kā tā, vai tas vispār ir iespējams? Crazy move to England national team coach. Un tagad bija ieliks tieši tas pats čals. Tas pats Džeks, vai ne? Tas bija tas pats čals. Tā kā pasties, kā ir sagrozījušās kārtas, un es tev absolūti piekrītu. Es godīgi sakot, es nezinu, kāpēc ap Tomas Tucheli, jo, manuprāt, tas nav kaut kāds pilnīgs randoms. Mauricio Pochettino, kurš īsti sev par uzvarētāju nepierādīja, kurš ir Anglijā zināms, bet par uzvarētāju nepierādīja. Tuchels sev pierādīja par uzvarētāju. Ļoti daudz tika runāts, ja mēs varam dabūt Klopu, ejam pēc Klopa. Ja mēs varam dabūt Guardiolu, ejam pēc Guardiolas. Šobrīd es arī absolūti piekrītu, ka, manuprāt, tas ir milzīgs ieguvums Tuchels. Un otrām kārtām tā bija. Garijs Nevils izteicās, tas priekš Angļu treneriem ir liels dūriens sirdī. Nu, tādā gadījumā mēs varam pateikt, ka liels dūriens sirdī arī ir 0-7 pret Barcelonu Valencijai. Jā, liels dūriens sirdī ir arī Manchester United. Tas taču ir Angļu klubs. Dienas beigās tas taču ir Angļu klubs. Liels dūriens sirdī ir arī Manchester City. Tas ir arī Angļu klubs, bet tur praktiski Angļi nespēlē un tur praktiski nav Angļu treneri. Nu, kaut kādi, protams, varbūt tās treneru štābā ir, bet nevajag no lietām tas taisīt to, ko ir jau sen. Tas ir tā, kā ārzemju treneris var trenēt Nacionālo valstsvienību. Ja būtu noteikums, un es īstenībā to gribētu, ka Nacionālās izlases drīkst trenēt tikai vietējie speciālisti, jo, ja jau spēlētāji, izlases spēlētāji var spēlēt. Es tiešām gribētu, es kaut kā biju aizdomājies, kāpēc izlasi drīkst trenēt ārzemnieks, bet spēlētāji nedrīkst būt ārzemnieki. Bet es uzskatu, ka Angļi paši sev atkal sāk kost vienkārši kājā. Nu jā, vienkārši pirmā speciālists, Tuchels sāk strādāt no 1. janvāra. Jau viņš pat nav aizdījis nevienu dienu. Jau sāks kaut kādas intrigas. Viss tā šūmēšanās ir tik lieka. Tur būtu jādomā, ok, let's go. Viņš tur jau pasaka, ka es jau mēģināšu izcīnīt otro zvaigznīti, otro pasaules kausu un tā tālāk. Man liekas, tur būtu tāds, Tu redzēji, kas viņam bija pirmais jautājums? Par himnu? Jā. Viņš vēl padomās. Bet viņiem tikko bija Līga Kārslīs, kas ir īrs. Jā, labi, viņš tur laikam Anglijā ir dzimis. Īrijas izlasē spēlē, zina, Angļiem īriem tās attiecības. Bet viņš teikt būs uz U21 atpakaļ. Viņš būs atpakaļ, jā. Iepriekš Angļiem bija Capello, Itālis, Eriksens, Zviedris, jā. Par to neviens kaut kā nerunā šobrīd, ka viņiem jau ir bijuši speciālisti no ārzemēm, tikai tāpēc, ka viņš ir vācietis. Es gan nezinu, ko Anglijas izlases fani tur dziedās. Viņi dzied par tiem 12 bombers? Jā, par tiem bombardējiem, ka tiek notriekti. Tas varētu būt diezgan interesanti. Un vēl būtu interesants moments, kad Anglija ar Vāciju satiekas kaut kur pasaules kausa pusfinālā. Jā, un tur, kuru himnu Tuchels dziedās, abas divas vai nevienu, ko viņš izvēlēsies. Bet episki bija, es nezinu, vai Dīns Eštons vai Denijs Mils, divi arī bijušie Premjerlīgas spēlētāji. Viens no viņiem pateica, ka viņam nepatīk šī izvēle, jo Tuchels spēļu laikā
nevēl kā uzvalku, bet ierodas treniņu tērpā. Un vienkārši tur bija salikts apakšā bildes ar visiem bijušiem Anglijas izlases treneriem, kur viņi atsevišķās spēlēs ir treniņu tērpos. Nu, tā kā, zini, tad urliski bija šis tā sportiski tādi, ja? Es domāju, kas tas ir par argumentu vispār? Viņi tā kā mēģina atrast jebko, lai šobrīd jau parādītu to, ka Tuhela izvēle ir neveiksmīga. Nu, viņš vēl nav pat pirmo treniņu aizdījis. Pirms tam, ja tu vēl vienu dienu pirms pajautātu, visi teiktu, fantastisks treneris izcīnīja Champions League trofeju. Jā, un tas viss būtu citādāk, ja būtu Guardiola. Tad vienkārši visi būtu tā kā, šis ir labākais lēmums pasaulē. Tas ir labākais, mēs jau principā varam sākt svinēt, un tas notiks un tā tālāk. Es noņemot savas domas par mēdiem, noteikti šobrīd saku, ka ar Tuhelu, ar sakārtoto vācu speciālista pirkstu, ar to talantu dziļumu, kas ir Anglijas izlasei, es uzskatu, ka tur noteikti viņi šobrīd tieši arī manās acīs, un es domāju, ka arī daudz acīs viņi tiešām kļūs par top 3 galveno favorītu. Un vēl pie tam es teiktu tā, ka saturziņā tas notiks, jo tu tieši teici, viņi varēja ar Kai Havertzu, ar Timo Werneru, ar Masonu Mountu izcīnīt Champions League trofeju. Ja Garets Southgates, manuprāt, tos angļu talants bišķiņ noslīcināja, tad Tuhels spēja, manuprāt, pavilkt augstāk no spēlētājiem. Viņš ir ļoti disciplīnu prasošs treneris. Un, manuprāt, Angļiem šobrīd priekšā ir ļoti saulains dienas, tikai kamēr to stūbā angļu mediju tauta un futbola tauta sapratīs, naivā, varbūt kaut kur citreiz iedomīgā savās posmē, tad arī viss tur varētu sākt kārtoties daudz labāk. Jā, un pasties, Portugālē ir Martīnes, jā. Martīnes bija arī Beļģijas izlasē. Nu, viņš nav Beļģis, viņš nav Portugāls. Cik daudz piemēru ir bijuši. Protams, tur ir Itālija, Spānija, kuriem vienmēr bijuši labi speciālisti, kur arī tur pieturējušies pie saviem. Man liekas, Vācijas izlasē arī nav bijis neviens ārzemnieks. Bet ir top izlases, kas regulāri tur Šveice maina kaut kādus ārzemniekus. Jā, tur Grieķija uzvarēja Eiropas čempionātā ar vācieti pie stūres 2004. gadā. Tā kā, es neredzu tur problēmu šobrīd. Tieši tā. Ceļšķi ņemot, tiešām vēlreiz atgādinot, ja tas būtu Spānijā, ja mēs teiktu Spānijas izlases galveno treneru ieraudzītu, tur, nezinu, Tomas Tuhel. Bet jāatcerās, ka šī ir Anglijas izlase. Nav Angļiem speciālisti. Ja tu tagad man pasaki, nosauc labu Anglijas speciālistu, kurš kvotētos top 100 Eiropā, es domāju, ka mēs nenosauktu nevienu. Ar visiem pirmais ir Edijs Hovs. Bet viņi ielikt top 100? Nu labi, varbūt. Nē, no top 100 top 100 viņam ielikt. Ok, Ediju Hovu ielikt. Kā sauc to čalu, kurš ir Francijā? Wils, ne? Kaut kāds? Jā, Wils. Tas, kas Lancā laikam ievēja, kuram nav tur licence un jāmaksā. Tas piķis ir. Labi. Un futbola menedžera kapā ikdienā. Tā tad par tuvojošo ķeramies klāt, kas mums ir sagaidāms šajā nedēļā. Un tika izcelts spēles Anglijas. Es uzreiz par nākotni parunāšos pavisam nedaudz. Samainīšu šoreiz rubrikas. Pavisam nedaudz, bet savā starpā svētdien tiekās Spānijas čempionātā Barcelona pret Seviju. Interesants duels, kāpēc, jo Lamīns Jamals komentēja arī Spānijas izlases spēli, aizbrauc projām no Spānijas treniņu nometnes, atgriezās Barcelonas futbola klubā, viens no svarīgākiem, viens no labākiem pasaules šobrīd spēlētājiem, nebaidīšos tā teikt. Un kāpēc tik svarīga spēle? Pirmkārtām spēle pret Seviju, pēc tam Barcelonai Champions līgā ir jāspēlē pret Münchenes Bayern. Un tad ir El Clasico nākamajā nedēļā sestdien. Tā kā ļoti 3 atbildīgas spēles, un principā Hansi Flickam šajās 3 spēlēs ļoti daudz ko var izmainīt šajā sezonā. Nezinu, pazaudējot punktus pret Seviju, pēc tam nedroši dodoties pret Real Madrid, Spānijas čempionāts atkal daudz vairāk tiek apdraudēts. Hansi Flicks, protams, arī tā visa aizkulis, ka viņš atgriežas Münchenes Bayern. Šobrīd Barcelonai ir viena uzvara, viens zaudējums. Bayern ir Bayern, pat ar Vincent kompaniju. Nezinu, tur neizšķirts vai zaudējums, atkal Champions League tiek satricināta. Tā kā ļoti, ļoti atbildīgs 3 spēles Barcelonai. Un jāsāk ir pret Seviju, pret kuru tā nav vairs tā Sevija, bet tomēr Sevijas vārds spēlē. Un es uzskatu, ka jebkurā gadījumā tā ir liela spēle Spānijā. Bet viņiem pret Madrides Reāli ir 26. Ja? 26. oktobrī. Jā. Tā kā viena no 3 lielajām spēlēm, ko tu teici. Jā, Sevija, tad Bayern un tad Real Madrid. Nedēļas laikā jāspēlē ir 3 lielās spēles. Tas ir crazy. Premjerlīgā centrālā spēle Anfield stadions Liverpool Chelsea. Līderi pret 4. vietu turnīra tabulā. Tas būs kaut kas interesants.
Un, piedod, ka pārtrauc, un, manuprāt, šī spēle ļoti daudz ko parādīs beidzot par Arne Slotu. Es domāju par abiem speciālistiem. Un īstenībā bija par United spēle, pret United Liverpool spēle, bet United nav vairs mērvienība. Un tas parādīs par Londonas Chelsea. Jo pret ko pagājušajā gadā spēlēja Chelsea, ko viņi tur spēlēja ar tik high line, ka vienkārši likās, what the fuck, ko es daru. Tottenham. Man šeit bija par Tottenham. Tur bija kaut kāds 2 sarkanās. Jā, bet tur Tottenham izdomāja to stratēģiju vairāk. Nu, pieskaroties, neapžojot Vācijas Bundeslīgu, protams, Bayern pret Stuttgarti, Leverkusen pret Frankfurti, 2 centrālās spēles, Itālijā Inter pret Romu. Jā, tā kā būs kaut kas, ko redzēt. Par rubriku es redzēju, ka tu biji atvērs sociālos tīklus. Jā, es biju palaidis garām, kur ir Neimārs. Neimārs ir pazudis. Neimārs bija pa vidu, boksā. Saudārābijā notika boks, es pats skatījos. Tā cīņa, jā, bet tas bija Jubanks juniors pret ko? Pret kaut ko citu, kas tur viņam ir Konors Bens. Jā. Bet tā bija Bivola un Beterbieva lielais events Saudārābijā, tajā lielajā arēnā. Sanāca par šo eventu paskatīties, bet Neimārs, godīgi sakot, neievēroja. Viņš pašās beigās ringā esot izkāpis un paņēmis jostu. Vienkārši viņš bija pazudis, kur viņš bija. Es nezinu, viņam tā trauma laikam vēl ilgi ir. Viņš tā kā vispār pazudis. Protams, mēs nepieminējām to, ka Jurgens Klopps ir kļuvis par Red Bull galvu. Par Red Bull sporta direktoru, tā nosaukt? Kaut kas tāds, bet tāds globālo, tā kā visas komandas iesaistītas ir. Bet kaut kāda advisor. Tātad Liverpools šajā intervijā, kad viņš paziņoja, ka viņš dodās projām, viņš pasaka, I am out of energy. Un tad viņš atrod labāko enerģijas dzērienu pasaulē. Red Bull, jā. Red Bull Latvija, please, sponsoras. Okay. Easy peasy. Es īstenībā ik pa laikam iedzeru. Ja? Bez cukura. Aiziet. Pogba tikko sniedz atklātu interviju Sky Sports. Un pateica, ka Veins Runijs melo. Redzēji? Es visu nenoklausījos. Tur bija tāds fakts arī. Veins Runijs pie Garija Nevila un Džemija Karagera pateica, ka Pogba ar Lingārdu esat dejojuši bez zaudējumu. Un Pogba pateica, tie ir meli. Kam tu tici, vienam Runijam vai Polam Pogba? Es nezinu, ja godīgi. Es vienkārši, protams, man tās pirmās emocijas ir tādas, ka es zinu, ka Pogba ir bijis izlaidīgs, tāds slaistīgs, teiksim tā. Un es esmu redzējis, ka viņš ar Lingārdu tur kaut ko. Tāpēc man ir grūti pateikt. Es domāju, ka taisnība ir abiem. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka Pols Pogba uzskata, ka ja viņš tur šitā te izdara, tad tā nav dejošana. Bet vienam Runijam ir tāds, what the fuck, es esmu audzis ar Roy Keane un tu nedrīkst pat pamiršanāt acis tā, ka izskatās, ka tu esi priecīgs. Jā, bet man patīk viens izgriezums no šīs intervijas. Viņam jautāja, vai tu šobrīd gribētu spēlēt Anglijas Premjerlīgā Manchester United? Un viņš tā kā sākumā pasmējās, teica, ka mošs varētu, bet es esmu šobrīd daudz gudrāks. Norādot uz to, ka viņš nepieļautu kļūdu, lai dotos uz United šobrīd. Viņš arī izteicās to, ka viņš vēlējās klubu pamest savulaik. Viņš bija pat vērsies pie Sulšēra un arī pie Woodward, tā direktora. Teica, ka viņš grib doties projām, un klubs pateica, nē, tu sēdēsi šeit vēl 1 gadu. Viņš teica, ka viņš jutās nelaimīgs, un viņš gribēja pamest United, jo viņš redzēja, ka tam klubam nav nākotne, spoži, tur nekas neattīstās, nekas nenotiek. Viņš gribēja doties projām, viņu nelaida, viņš nebija laimīgs, un viņš nerādīja savu labāko sniegumu, bija depresīvs un tā tālāk. Un šobrīd ļoti vēlas atgriezties laukumā un spēlēt Turīnas Juventus komandā. Bet it kā viņš lauzīja šo līgumu ar Turīnas? It kā jā, bet tagad viņš pateica, ka viņš ļoti cer, ka tomēr ir kaut kas sajies ar Juventus. Okay. Visas iespējas. Viņš tur nolika ar Manchester United komandu. Tā tad. Vēl kaut kas par sociālajiem tīkliem? Varbūt atradīšu kaut ko. Es biju diezgan izslēgts no sociālajiem tīkliem. Viena lieta, ko mēs jau laikam apskatījām iepriekšējā epizodē, kur Cvārceks paņēma 2 reizes. Jā, to mēs apskatījām. Bet viena lieta, ko es redzēju, faktu. Real Madrid 41 spēli La Ligā nav zaudējuši. Rekords ir 43. Šo rekordu tur Barcelona. 40, ja Real Madrid uzvar nākamo spēli, tad 43. spēle būs savstarpējā spēle, proti, El Clasico. Ja Real Madrid neizšķirts El Clasico un neizšķirts nākamajā spēlē, tad viņi izlīdzinās Barcelonas rekordu. Un pēc tam var arī uzlabot. Tā kā Barcelonai, lai aizstāvētu savus rekordus, arī būs jāmēģina uzvarēt. Es redzēju vēl vienu statistiku interesantu, ka Antoni no Manchester United ir tikpat rezultīvas piespēles Premjerlīgā, cik kādam vārdsargam, Alisonam. Abiem 2-3. Jā. Tas ir interesants. Bet visādi citādi, man liekas, nekas tāds. Izlašu pauzi, klusāka.
runājot par nedēļas momentu, tas noteikti ir, protams, par Tuhelu, to, ko mēs jau apspriedām. Vēl gribētu piemest šobrīd tādās nedēļas pārdomās par Anglijas Premjerlīgu un apvienot ar top 2 līgām. Par Anglijas Premjerlīgu šobrīd, kā tavuprāt šķiet, kura komanda prasīs labāk izmantot laiku līdz Ziemassvētkiem, jo parasti saka, ka tu nevari uzvarēt līgu Ziemassvētkos, bet vari zaudēt līdz Ziemassvētkos. Un šeit ir tas brīdis, kur aizskriet līdz tai sezonas vidusdaļai, un kuri līdz tai vidusdaļai aizskries no Premjerlīgas vislabāk. Es domāju, tas lielais trīnieks saglabāsies Liverpool, Arsenal un Manchester City. Es ceru ieraudzīt tur, protams, Chelsea, bet es domāju, tas trio tāds pats kā iepriekšējā sezonā, arī punkts punktā tur sitīsies, būs ļoti tuvu arī Ziemassvētkos. Jā, man kaut kā neliekas, ka Liverpool sabruks kaut kur. Es domāju, viņi turēsies tajā 4, 2, 3, varbūt 1. vietā. Manchester City tās pašas milzīgās problēmas ar sastāvu šobrīd ir. Kaut kas nestrādā, kaut kas strādā. Šobrīd komanda paļaujas tikai uz vienu uzbrucēju, kurš iesis 90% no visiem vārtiem sezonā. Tas arī īsti nav ok. Ja viņš tiek nosekts, tur nenāk nekāda drauda no Grīliša, Doku un tā tālāk. Runājot par Savio, kurš tiek pārvērsts par Grīlišu 2. Ja, baidās uzbrukt aizsargiem, tagad tikai aiziet, apstājas un dod piespēli atpakaļ. Es, protams, zem bloku komandas tur spēlē ar 2 aizsargiem pret viņu, bet to pašu darīja arī La Ligā. To pašu darīja, vienkārši ir kaut kāds tās treneru norādes, kur spēlēt safe futbolu. Protams, neviens jau neko nevar teikt Guardiola. Dienas beigās viņa sistēma strādā, viņš ir 4 gadus pēc kārtas čempions, bet to, ka šie te vingeri pazūd pie Guardiolas, es domāju, pret to varētu uztaisīt vēl vienu 116. keisu pret Guardiolu. Jā, par to varētu uztaisīt kaut ko. Par Arsenālu, Buka jau saka, iedzīvojies savienojumā, izlaša pauzē, un Edegors arī ir savienots. Tur arī ir līderi plīst. Izlaša pārtraukums ir tas periods sezonā, kad tie klubu treneri vienkārši ar acīm ciet. Bet tev jautā, kurš drīzāk zaudēs punktus? Liverpool, Arsenal vai City? Man šķiet, ka loģiski atbilde ir Arsenal. Es nezinu, kāpēc. Man šķiet, ka loģiski atbilde, ka punktus zaudēs Arsenal drīzāk. Bez atsevišķiem līderiem šobrīd tas varētu būt loģisks iznākums, jā. Tā kā redzēsim. Es nezinu, kas Spānijā tur redzēs. Spānijā, kā jūs minējāt, punktus zaudēs Atletico, to es zinu. Jā, tas būs kāds neizšķirts. Manuprāt, Spānijā viss ir diezgan vienkārši. Real Madrid Barcelona parādīs sezonas turpmāko situāciju. Vai visi ies punktā, vai Barcelona mēģinās noturēt savu pārsvaru. Pagaidām es neredzu, kas varētu īpaši iesaistīties. Real Madrid pēdējās 2 sezonās punktu zaudēja tikai pret Atletico Madridu un ik pa laikam nospēlēja kādu neizšķirtu. Barcelonā gadās jocīgi zaudējumi. Viens zaudējums jocīgs arī šajā gadā bija. Tas bija pret Pamplonu Osasunu, bet tur bija izskaidrojums. Vai tālāk atkārtosies Čavī lieta? Domāju, ka nē. Un daudz lietu šobrīd jau tiek sociālos tīklos runāts par Čavī laiku. Un, laikam piekritīšu kaut kādām lietām, kuras es redzēju arī beigās un dzirdēju preses konferencēs. Čavi Hernandez bija treneris, kurš vienkārši, manuprāt, nodirs pilnīgi. Man bišķiņ atgādināja Thierry Henry. Treneris, kurš īsti netiek galā ar savu spēlētāju karjeras beigām un mēģina kaut kādā veidā, es biju nereāli krūts, mēs spēlējam tā, un jūs nemākat neko sasniegt. Un viņš tāds super augsti disciplinēts, super strikts. Un kā Pedri vienā intervijā interesanti pateica, es nezinu, vai tu dzirdēji, viņam prasīja, ka salīdzina Čavi Hernandez un viņš tādā viņam neprasīja gluži tā. Viņš teica, Šavī bija tāds strikts, tagad mēs ar Hansi Fliku esam visi draugi. Kā apmēram nodevu ziņu, ka nav bijušas labas. Nav īsti bijis ģērtu atmosfērā tādu. Īstenībā to pēc video var redzēt. Hansi Fliks ir treneris, kurš tev patīk. Viņš vienmēr viss tur apkamp, vienmēr tur baigais draugs, smaids sejā. Viņš tāds patīkams cilvēks izstāsta. Un plus arī lielisks treneris, jo viens pats patīkams cilvēks nav arī labs treneris, bet viņam, manuprāt, tas viss iet roku rokā. Tā kā pagaidām Barcelonā, manuprāt, ir spoža nākotne vismaz ar Hansi Fliku un ar tiem spēlētājiem, kas viņiem ir padot. Un, ja jau Roberts Lewandowskis ir on fire, tad jau viss var būt arī viņiem par labu. Jā, Real Madrid tāpatām neuzvarēs līgu. Real Madrid 2 reizes pēc kārtas La Liga neuzvarējuši kopš 2006. 7. gada. Kurš bija treneris? Tajā laikā? Nebija tas vācietis. Bet ar viņu bija to Bernu. Berns Šusters? Jā, tāds bija, bet es nezinu, vai ar viņu uzvarēju par kaut ko. Tas nebija Capello? Capello bija ap to laiku. Īsumā Bekhams devās projām ar vienu La Ligu, un viņš bija pie Capello. Jā. Tā kā varbūt tas bija Capello arī.
Pēdējais, vai tu redzēji, kuru futbolistu Dons izmantoja savā pēdējā video? Mūziķis Dons. Jā, Messi. Messi, jā. Tā kā mēs esam futbola valsts, cilvēki pat saprot. Mēs esam futbola lielvalsts. Braucu tikko Kutaisī, Gruzijā un redzēju milzīgu izkārtni Latvija, Gruzija. Kaut kāda leģenda spēle, laikam. Es vispār neesmu pat vēl noskaidrojis. Kas būs vai bija jau? Nezinu, neesmu pat noskaidrojis. Paprasīsim, redzēsim. Braucu Kutaisī un pēkšņi man sēž čoms blakus un saka, kur Zemļīnskis. Okay. Un skatāmies uz plakātu, jā, Latvija, Gruzija. Varbūt saskaņas centram. Mēģināšu noskaidrot, varbūt arī. Tik tālu, dāmas un kungi, šoreiz neierasti bija izlaša pauze, un tāpēc mēs par klubu futbolu nedaudz tuvāk jau tagad. Mēs par izlasu vispār, vai ne? Latvijas neko. Par izlasu Latvijas. Tur jau viss skaidrs. Tur viss skaidrs. Tiekamies nākamā nedēļa. Mēs šodien nesanāca. Parunāsimies par RFS, jo tomēr RFS spēlēs pret Frankfurts Eintracht, un tā būs Eiropas līga. Kārs Krēgers, Jānis Pakauns, jums saka paldies, ka klausījāties, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un, ja jau tik ilgi noklausījāties, uzspiediet laiku, abonējiet, ja to vēl neesat izdarījuši. Un komentāriņu kādu. Un komentējiet Viktorīnas jautājumus. Bet šī varētu būt rubrika. Jāuzraksta jautājumi, un mums ir jāmēģina atbildēt. Kaut kādi nestandarta fakti vai vienkārši fakti. Bet īsti. Bet īsti fakti, jā. Nevis, jā. Cik futbols 77. minūtē ir nopirdušies Anglijas Premjerlīgā. Viss. Bukājos aksis. Tāpat līdz beigām neviens nenoklausās, izslēdz ārā. Čau! Čau!